Tālāk domās Saeimas priekšsēdētājs Solvita Āboltiņa, bet kopā ar vakar notikušo referendumu gatavs teikt ministru prezidents. Nu jā, un mums studijā ir ministra prezidents Valdis Dombrovskis. Labvakar. 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 Turpinot to, ko teica Solvita Āboltiņa, viņa saka, ka vajadzēja stingrāk un laikus kontrolēt referendumu rīkotāju nodomus un naudas avotus, tā kā metot vairāk akmeņus dienestu dārziņā. No viņas teiktā var saprast, ka ir izdevies uzzināt ko tādu, ko varēja saistībā ar krievu valodas kampaņu noskaidrot arī agrāk. Vai varat atklāt, kas tas ir tas jaunais? Nu, te droši vien jānodala divi aspekti. Pirmais, ja mēs runājam par to informāciju, kas ir dienestu rīcībā, tad tā šajā gadījumā ir klasificēta, to nevar publiski komentēt. Otrs, noskaidrot, teiksim, referendumu rīkotāju finansējumu avots un tā tālāk. Šeit ir pirmkārtām jāpilnveido normatīvā bāze, jo pašreiz nevienā likumā, nevienā normatīvā aktā nav noteikts, ka referendumu rīkotājiem būtu jāatskaitās, teiksim, par priekšreferendumu kampaņām vai šo parakstu vākšanas kampaņām. Līdz ar to tiešām būtu svarīgi, līdzīgi tā kā savulaik tika noteikti ierobežojumi, piemēram, attiecībā uz politisko partiju priekšvēlēšanu kampaņām, attiecībā uz šo līdzekļu caurspīdīgumu, ierobežojumiem, attiecībā uz ziedojumiem partijā. Līdzīgi, atcīmredzot, ir jāiet arī šajā referendumu kampaņu gadījumā, kur vismaz ir jānosaka caurspīdīguma prasības, tātad, lai būtu skaidrs, kas aiz konkrētā referenduma, teiksim, iniciatoriem stāv, kas to finansē, un tāpat pakļaut šos finansētājus kontrolēm, kā līdzīgi tiek pakļaut kontrolēm politisko partiju finansētāji, kuriem ir jāspēj pierādīt savu līdzekļu legālu izcelsmi. Bet jūs varat, kas būtu tas jautājums, kas būtu jāliek uz apspriešanu Nacionālajā drošības padomē? Šajā gadījumā jautājums, manuprāt, tiešām ir par šo normatīvo regulējumu, lai nodrošinātu to, ka tiešām ir pieņemti attiecīgie likumi, kas nosaka to, ka referenduma iniciatoriem, tiem, kas organizē priekšreferendumu kampaņas, finansē, ir jāatklāj gan savu finansējumu avotu, gan jānosaka arī noteikti ierobežojumi, piemēram, aizliegt šādiem mērķiem izmantot finansējumu no ārzemēm. Bet mums šobrīd jau ir likumdošana, kas paredz, ka biedrībām un dažādiem NVO ir jāuzrāda savi donori vai ziedotāji, un tam ir jābūt publiski pieejamiem. Un šajā gadījumā mēs zinām, ka referendumu rīkoja biedrība Dzimtā valoda, kur ir Lindermaņa kungs, Kapaņenko un Osipovs. Tā kā šajā gadījumā jau ir likumdošana un būtu iespējams uzzināt un viņiem pajautāt. Tas gan nebūtu nenozīmē, ka viss finansējums, kas tika veltīts kampaņai, gāja ar konkrēto biedrību, jo bija ļoti daudz, faktiski šī kampaņas bija diezgan decentralizētas, gan par, gan pret kampaņas. Nebija tā, ka viss finansējums, teiksim, par kampaņā gāja ar vienu biedrību, tikpat labi tas gāja ar daudziem dažādiem citiem avotiem, un pašreiz jau arī likumā nekāda ierobežojuma nav. Jūs varat pateikt, kas bija tie galvenie avoti, ar kuriem šis finansējums nāca? Es vēlreiz saku, es nevaru komentēt to rīcību, kas ir klasificēta. Bet vai jums ir zināms, vai jūs ziniet, jo jums ir pieejama šī informācija, vai jūs ziniet, no kurienes nāk šī nauda? Man ir pieejama tā informācija, kas ir dienestu rīcībā, kas, protams, zinām skaidrību vieš. Tad jums ir zināms, no kurienes, piemēram, naudas viņam Lindermans? Es vēlreiz saku, es nevaru komentēt šo informāciju publiski. Mēs arī neprasām no kurienes, mēs vienkārši prasām, vai jums ir zināms. Zinām informācija ir. Jūs minējāt, ka nepieciešams likumos arī noteikti nedrīkst saņemt finansējumu no ārzemēm. Tas nozīmē, ka šajā gadījumā referendumu kampaņā ir bijuši tādi gadījumi, ka nauda nākusi no ārvalstīm. Es vēlreiz uzsveru, pašreiz ir runa par normatīvās bāzes sakārtošanu, jo pašreiz nevienam nevar pārmest, ka kāds būtu kaut ko pārkāpis, teiksim, referendumu finansēšanā, jo nav nekāda regulējuma. Tas nav pārkāpums, bet vai jums ir zināms, ka nauda ir nākusi no ārvalstīm? Es vēlreiz saku, es pašreiz nekomentēšu to informāciju, kas ir klasificēta. Okay. Referendumā pretbalsts ir devis pat lielāks skaits pilsoņu nekā prasīja konstitucionālais vairākums. Jūs neuzskatāt tā, ka šīs jautājums tagad par otru valsts valodu kopš šīs dienas būtu jānoņem no politiskās dienas kārtības? Es domāju, šis pārliecinošais referenduma rezultāts to arī lielā mērā izdara, un te es gribēju pateikt tiešām paldies visiem Latvijas pilsoņiem, kas izrādīja ļoti lielu aktivitāti referendumā, tātad piedalījās krietni pāri par 1 miljonu balstiesīgo un pārliecinoši ar 75% balsīm pret šī Lindermana Ušakova ideja ir noraidīta. Kā jūs uzskatiet, kuras būtu tagad tie nākamie punkti, lai jūs varētu sēsties pie šī vienotā galda, saruna, par kuru visu laiku ir runas, un kaut kādā mērā vienotos ar saskaņas centru, ko tad varētu mainīt, vai kas būtu tie punkti, kas būtu jāmaina, lai panāktu šo vienotību? Es nedomāju, ka te obligāti ir jāsēžās pie galda tieši ar saskaņas centru. Skaidrs tas, ka mums ir jāstrādā pie
tā, lai pilnveidot mūsu integrācijas, naturalizācijas politikas, tā skaitā uzlabojot šos pašus iespējas mācīties latviešu valodu, kur, kā mēs redzam, pieprasījums ir, tā tad arī no valsts puses pretī ir jābūt piedāvājumam. Bet, vai tad jūs, prāt, piedošana 20 gadu laikā nebija šis piedāvājums mācīties latviešu valodu? Tātad cilvēkiem bija iespēja mācīties. Šāds piedāvājums bija arī bezmaksas, teiksim, latviešu valodas kursi ir bijuši organizēti arī 90. gados. Pēc tam tie ir tikuši pārtraukti. Tādu mēs redzam, ka pēc Rīgas domas iniciatīva arī ar zināmām fanfārām tā kā tie ir atklāti, bet redzam, ka pieprasījums ir. Tātad, ja pieprasījums pēc latviešu valodas mācīšanās ir, tad, protams, integrācijas politikas ietvaros mums ir jāpiedāvā arī valsts iespējas mācīties latviešu valodu. Bet, te es gribētu uzsvērt, ka šī aina jau arī nav melnbalta, kā to varbūt Saskaņas centrs vai kāds cits reizēm mēģina zīmēt. Ja mēs paskatāmies arī dažādu mazākumu tautību organizāciju nostāju priekšreferendumu laikā, tad ļoti daudz mazākumu tautību organizācijas pauda savu viedokli pret divvalodību. Te var pieminēt kaut vai Krievu kultūras darbinieku biedrību Latvijā, Ukraiņu inteliģences biedrību, ebreju kopienu, Poļu savienību, Vigānu lietuviešu biedrības un tā tālāk. Kā ir ar konkrētajiem punktiem? Līdz šim tas, ko prasa Saskaņas centrs vai šie kampaņas organizētāji, kas tikko bija par referendumu, ka Krievvalodas lietojamību pašvaldībās vajadzētu ieviest, kur ir īpaši daudz krievlīgo iedzīvotāju skaits. Vai jūs būtu gatavi uz šādiem konkrētu punktu apskatīšanu? Tātad, kas attiecas uz kaut kādām konkrētām lietām, tad es vēlreiz uzsveru, ka es neuzskatu, ka pašreiz ir tieši Saskaņas centrs tas sarunas partners, kurš tad? Ar ko jūs pats centrālākais un būtiskākais. Es domāju, vairāk mums jārunā tieši ar mazākumu tautību organizācijām par šiem jautājumiem, bet vairāks, ja mēs vienkārši panalizējam vairāk šos punktus, teiksim, jautājums par iespējām saglabāt mazākumu tautību izglītību viņu valodās, tā skaitā Krievu valodā, tad nevienu mirkli šāda iespēja nav tikusi apšaubīta arī tajā laikā, kad, piemēram, tika veidot man trešā valdība. Pārunājot šo jautājumu ar Nacionālo apvienību, mēs arī skaidri paudām, ka mēs neatbalstīsim iniciatīvas, kas būs vērstas, teiksim, uz šo valodu proporciju pārskatīšanu mazākumu tautību skolās. Bet tad konkrēti piedošana. Tāds izdomāts temats. Premjerkungs, krievvalodas lietojums pašvaldībās, kur ir īpaši liels krievvalodīgo skaits, jūs tam sakat jā vai nē, vai to var apspriest vispār? Nē, pašreiz mēs šādus risinājumus neizskatām. Tomēr latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda Latvijā, un tas skaidri šajā referendumā arī ir pateikts. Tīri praktiski mēs zinām, ka ļoti bieži jau arī tīpaši tajās valodās, kur ir lielāks krievvalodīgo skaits, arī tīri praktiski viņiem netiek atteikts arī šis pakalpojums Krievu valodā, bet noteikti to formālā veidā, tas nozīmē noteikti arī tad obligāts, piemēram, Krievu valodas prasības ierēģiem vai pašvaldību ierēģiem. Es domāju, tam pašreiz nav pamata, tā kā tomēr latviešu valoda paliek vienīgā valsts valoda Latvijā. Pašvaldību vēlēšanas nepilsoņiem? Vēlreiz mēs tādu cenšamies visus jautājumus vienlaicīgi risināt. Mums, ja mēs runājam par nepilsoņiem, tad mums ir drīzāk jādomā, kā samazināt nepilsoņu skaitu, kā veicināt naturalizācijas procesu, jo ir tomēr šis naturalizācijas process jau tagad pietiekami vienkārši, tātad nokārtojot relatīvi vienkārši eksāmenu, jebkurš cilvēks, kur kļūt par pilsoni un pilnvērtīgi iesaistīties arī valsts politiskajā dzīvē. Pēc vēlēšanu rezultātiem vakar mēs redzējām, ka vislielākais krievvalodas atbalstītāju skaits ir tieši Latgalē. Daugavpilī 85%, Zilupē pat 90% nobalsoja par krievvalodu kā otru valsts valodu. Kā jūs prāt būtu jārīkos, lai Latgala nebūtu kā tāds krieviski runājošs Latvijas piedēklis, bet normāli pilnvērtīga valsts daļa? Te ir vairāk jautājumu. Protams, ja runājam par Latgali, tad tas, ko arī paši Latgales iedzīvotāji saka, ka viņas, protams, uztrauc sociāli-ekonomiskās problēmas Latgales reģionā. Līdz ar to pirms vēl vispār bija aktualizējušās visas šīs referenduma idejas un tā tālāk jau veidojot valdības deklarācijā, mēs skaidri ierakstījām, ka mēs veidojam valsts programmu Latgales reģiona attīstībai. Bet jūs varbūt nosauciet kaut kāds konkrēts punkts, lai cilvēkiem ir zināms, ka tas tiks izdarīts, piemēram, gadu laikā. Tātad tur ir pietiekami daudz konkrētu iniciatīvu, un es domāju, kaut kur tuvākā mēneša, 2 laikā darba grupa, kas jau pašreiz ir izveidota, lai strādātu un
šo Latgales programmu gatavot, arī izanalizēt dažādu ministriju pieprasījumus, piedāvājumus, ko būtu iespējams izdarīt jau pietiekoši īsā laikā. Tā kā mēnešu, 2 laikā mēs jau redzēsim šos konkrētos piedāvājumus un tos varēsim sākt ieviest jau šogad. Tā kā šeit tiešām uzstādījums ir rīkoties pietiekami ātri un operatīvi. Otrs, protams, ir jautājums par mediju telpu, tātad nodrošinot arī plašāku Latvijas mediju telpu klātbūtni pierobežas reģionos, kur, kā mēs zinām, praksē ļoti bieži dominē Krievijas mediju telpu. Un Baltkrievijas, kā mēs jau arī informējuši. Paldies jums, ka šovakar atnācāt, un Paldies. Mēs ejam tālāk pie mūsu šī vakara raidījuma tēmām.